Toyota un EGR vārsts. Tagad pie mums autočipā ir iespēja pilnvērtīgi atprogrammēt EGR vārstu un mašinai nebūs avārijas režima. Skaties, ka uz doto brīdi ir noņemts no EGR vārsta štekeris un mašinai ir pilnvērtīga jauda. Tūlītās mēs iekāpsim iekšā mašinā. Mēs viņu esam tagad atprogrammējuši. Ir izstrādāts viņam pilnvērtīgs risinājums bez EGR vārsta. Liekam iekšā, aizslēga, iedarbinām, un es ar viņu jau tikko izbraukāju, gāzies, drosele neaizveras, pilnvērtīgi strādā, kā arī, protams, viņai ir izprogrammēts kvēp filtrs, gan arī 5. sprausle ir noprogrammēta, tāda 3 komponenti EGR vārsts, 5. sprausle un kvēp filtrs. Katalizators ir iekšā un mašina pilnvērtīgi strādā. Tā kā iepriekš bija lielas problēmas, ja nestrādā EGR vārsts, drosele pieveras ciet, mašina jaudas nav, limp modes, avārijas režims. Tagad ir iespēja pie mums to izdarīt pilnvērtīgi pat ar noņemtu štekeri Toyota Avensis bez nekādiem problēmām. Ja vajag palīdzību, varat droši sazināties ar mums.